Receive the message of truth. Latvian language. Ja katrs ir tāds kristietis, kāds par viņu domā. Jēzus jūs sauc par brāļiem. Ebrejiem 2:11, jo gan tas, kurš svētī, gan tie, kas tiek svētīti, ir viens, tāpēc viņš nekaunas tos saukt par brāļiem. Katrs kristietis tiks mācīts no svētā gara. Jūs zināt patiesību par jauno derību. 1. Korintiešiem 2:13, to mēs arī runājam, nevis vārdos, ko māca cilvēka gudrība, bet ar tiem, ko māca svētais gars, salīdzinot garīgās lietas ar garīgām. Jāņa 14:26, bet palīgs, svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, viņš jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums sacīju. Katrs cilvēks iziet svētā gara un patiesības svēdarīšanas procesu. Jāņa 17:19, un viņu dēļ es sevi svētu, lai arī viņi tiktu svētīti ar patiesību. Romiešiem 15:16, lai es būtu Jēzus Kristus kalps pagāniem, sludinādams Dieva evaņģēliju, lai pagānu upuris būtu patīkams, svētā gara svētīts. Jūs būtu patiesi pielūdzēji. Jāņa 4:23, bet nāk stunda un tagad ir, kad patiesie pielūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu pielūdz. Visticamāk, katrs kristietis cietīs, jo tā ir daļa no svēdarīšanas. 1. Pētera 4:16, bet ja kāds cieš kā kristietis, lai nav kauns, bet lai pagodina Dievu šajā lietā. Neviens nedrīkst būt egoists vai iedomīgs. Filipiešiem 2:2 piepildiet manu prieku, būdams līdzīgi domājošs ar vienādu mīlestību, vienotību, vienotu domu. Pēc svētapšanas procesa tu kļūsti par svēto. 1. Korintiešiem 6:19, vai arī jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara templis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmis no Dieva, un jūs nepiedarat sev. 1. Korintiešiem 3:17, ja kāds apgāna Dieva templi, Dievs to iznīcinās. Jo Dieva templis ir svēts, kas jūs esat. Efeziešiem 2:20-22, kas ir uzcelt uz apustuļu un praviešu pamata, pats Jēzus Kristus ir galvenais stūrakmens, 21, kurā visa ēka, salikta kopā, izaug par svētu templi kungā. 22, kurā arī jūs garā tiekat kopā celti par Dieva mājokli. Bet ik viens ir ticīgs, nevis kristietis. Kāpēc? Daudzajām konfesijām vajadzētu visiem stāstīt, ka cilvēks dara lietas savā veidā. Nevienam nav patiesības gara. Katrs redz Dievu savā veidā, nesaprotot Jēzus ceļu. Mācītāji un vadītāji stāv savas draudzes priekšā, saucot sevi par kristiešiem un saucot savu draudzi par kristiešiem. Viņi nesaprot jauno derību un nezina, kas ir Dieva valstība. Viņi kļūs bagāti, sniedzot jums meklēju informāciju. Kristiešu mācītāji un vadītāji nebūtu seksuāli nodarījuši pāri zēniem un meitenēm simtiem gadu un turpina to darīt arī šodien. Kristiešu mācītāji un vadītāji no savas draudzes netiktu bagāti. Viņi nevarēja pārdot grāmatas, jo visi būtu mācīti ar svēto garu un zinātu patiesību, jo viņi ir kristieši. Mācītāji un vadītāji nebūtu gadiem ilgi zaimojuši svēto garu savas draudzes un televīzijas sekotāju priekšā. Lūkas 6:39, un viņš runāja viņiem līdzību, vai akls var vadīt aklo? Vai viņi abi neiekrīt grāvī? Kāpēc draudzē ir tik daudz slepkavību un aizspriedumu, kamēr jūs sevi saucat par kristiešiem? Kāpēc mācītāji un vadītāji veic fiziskas ūdenskristības, ja viņi ir kristieši? Kāpēc homoseksuāli vīrieši un sievietes baznīcā sevi sauc par kristiešiem? Kāpēc ir sievietes mācītājs un vadītājs, kas kontrolē vīriešus draudzē, ja visi ir kristieši? Sievietēm nav paredzēta vara pār vīriešiem Kristus miesā. Cilvēks fiziski cenšas kļūt par kristieti, bet tas nevar notikt. Kā teikts Romiešiem 8:8, tātad tie, kas ir miesā, nevar patikt Dievam. Par kristieti var kļūt tikai garīgi. Lai kļūtu par kristieti, jums ir nepieciešams Kristus gars, Dieva gars un patiesības gars, Mateja 28:19-20 sniedz jums kristiešu definīciju. Mateja evaņģēlijā 28:19-20 ir teikts, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā, 20 mācot tās ievērot visu, ko es jums esmu pavēlējis, un, lūk, es esmu ar jums vienmēr līdz pasaules galam. Āmen! Dievs skaidri parāda, ka tie, kuriem ir Dieva gars un patiesības gars, ir īsti kristieši. Jāņa 4:23-24 teikts, bet stunda nāk un tagad ir, kad patiesie pielūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu pielūdz.
24 Dievs ir gars, un tiem, kas viņu pielūdz, ir jāpielūdz garā un patiesībā. 1. Korintiešiem 2:14, bet dabiskais cilvēks nesaņem Dieva gara lietas, jo tas viņam ir neprātīgs, jo jūs varat būt ideāls cilvēks, atdodot pusi no saviem ienākumiem, lai palīdzētu nabadzīgajiem. Svētie raksti katru dienu. Lai gūtu iedvesmu, jūs pastāvīgi lūdzat, bet nesaprotat sevī garīgo daļu vai jauno derību. Jums bija ilgs mūžs un beidzot nomira. Cilvēki saka, ka jūs esat labs kristietis. Pirmkārt, jūs nevarat kļūt par kristieti ar savu fizisko ķermeni. Otrakārt, jums ir jābūt svētajam, lai staigātu kopā ar Dievu un Kungu Jēzu Kristu. Jēzus nāk tikai svēto dēļ. Jūsu fiziskais ķermenis nevar pieņemt Kristus garu, Dieva garu un patiesības garu, kas ir nepieciešami, lai kļūtu par patiesu kristieti un pēc tam par svēto. Jāņa 3:6, kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas dzimis no gara, ir gars. Jūs nevarat sajaukt miesu un garu. Citiem vārdiem sakot, jūs nevarat sajaukt savu fizisko ķermeni ar garīgo ķermeni. Tu vari tikai garīgi būt kristietis.